Atis bija arī ģimenes cilvēks. Un manai grāmatai, kā jūs dzirdējāt, ir likts nosaukums Piedod Karolīnu. Karolīna bija Atis sieviņa. Un kāpēc tas nosaukums tāds? Kaut arī grāmata vēstīs par Atu, šis nosaukums nav tikai tādēļ, ka skaisti skan, jo Karolīna ļoti skaists vārds. Atis savai sievai, ja tā varētu teikt, palika ļoti daudz parādā. Viņi apprecējās diezgan vēlu, jo, lai arī sadarinājušies jaunībā, tikko viņiem nebija vēl 30 gadu, bet Karolīna 8 gadus gaidīja, kamēr Atis mācījās, un, kā sakot, nodrošināja to pamatu, lai varētu izveidot ģimeni. Un tad, kad viņi bija apprecējušies beidzot, pēc 8 gadiem, viņiem, protams, kā visiem cilvēkiem dzimta bērni un visa šī ikdiena un vispārējais, taču Atis nodzīvoja ļoti īsu mūžu. Degdurs burtiski kā, nevis tā kā svece, bet tā kā uguns grēks vai uguns kurstāt ļoti, ļoti strauji. Un viņš atstāja savu Karolīnu 37, nepilnu 38 gadu vecumā ar bērniem. Un kā jūs varat iedomāties, cik viņš bija vienīgais naudas pelnītājs, tad, kā sieva ar bērniem atraitni, un tas arī viss. Un šī dzīve palika savā ziņā neizdzīvot. Un Karolīna nomira 1913. gadā, Atis, kā mēs zinām, 1875. gadā, un viņas dzīves gājums arī pēc Ata aiziešanas bija diezgan smags un ērkšķens. Un runājot par grāmatu, es paņēmu, protams, līdz visu manuskriptu, gribēju palasīt tā ilgāk, bet beigās pārcelājot šīs lapuses, es izvēlējos nolasīt tikai fragmentu no pašām beigām. Faktiski arī grāmata beidzas ar Ata nāvi, ir tikai vairs epilogs par to, kā Karolīnai klājās vēlāk tāds apkopojums, un šī te bilde varbūt nav īsti piemērot šim svinīgajam brīdim, taču tā bija dzīves īstenība, un man lasot to, es gribētu, lai jūs arī aizdomātos par to, ka viņš bija vienkārši dzīves cilvēks, nevis tikai tās, kā sauc viņu jau tajā laikā, par pravieti, par latviskā gara nesēju, par visām šīm ļoti pelnītajām un atzītajām lietām, ko viņš ir. Faktiski viņa mantojums, es to saprotu, ka tas ir kaut kas tik unikāls, ka tur vēl pētīt, un tam pētniecībai materiāli nepietiks. Atis nomira ļoti pēkšņi, un viņu atrada no rīta jau mirušu. Iepriekšējā vakarā vēl bija pie viņa ciemā kaudzīts Matīs, kurš kopā ar Atu rakstīja vēstures grāmatu. Viņam bija ieceru ārkārtīgi daudz, un viņš vēl pats dzīves būdams teica, es nevaru mirt, tagad man vēl jāuzraksta tas, jāizdara tas, un viņam tā darba bija tik nenormāli daudz, ka, acīm redzot, un veselība bija tik ļoti slikta, ka šī pārslodze arī padarīja savu, jo visi jau ir tikai cilvēki, bet viņš tik ļoti steidzās, varbūt arī tādēļ, lai atstātu šo bagātīgo mantojumu. Un tas bija šoks visai sabiedrībai, un visvairāk jau, protams, viņu tuviniekiem. No baznīcas Kronvalda zārku nes uz rokām. Kaut ko tādu vecpiebalga vēl nebija pieredzējusi. 4 durči lāpi izgaismoja krēslēno ceļu. Vējš piestājas vecelīgi un pārņemts baltais ceļš klusu nopietni ļaužu pilns, pavadītāju pūļi neredzēja ne gala, ne malas. Tūliņai zārki no kurzemes atbraukušiem Ata brālim uz rokas smagi atbalstījusies lēni soļoja Karolīnu. Jānīts pie rokas, mazie bērni ar auklēm. Pie skolas procesija apstājās, nomainījās nesēji. Amatbiedru un labdarības biedrības vārdā runāja skolotais pilsētnieks. Spēcīgi auguma vīrs izskatījās sagums mazāks. Balss drebēja. Mēs tev pateicamies, Ata, ka ar tavu atnākšanu jaunu dzīvību ieplūda mūsu nogurušajos kālos. Mēs lūdzamies, lai tagad, kad tevis paša vairs nav, tavs gars divkārtīgi palikt pie mums un dod spēku izturēt.
Kaps bija izrakts kalniņā, no kura plašs skats uz draudzes skolu. Melnā zeme sajauksies ar ledus kukužņiem, kad sametīs bedrē pavasarītā ātri saplaks. Balti un silti cilvēki elpas mukuļi cēlās gaisā, kausējot sniegu no koku zemākajiem zariem. Caurspīdīgs ledus asars lāsas palika karājamies zaru galos. Visiem bedres tūmā nepietika vietas, ļaudis piepildīja mazo kapsētu, mīnīdam zem sniega dusošās kopiņas un klusībā atvainodamies nezināmajiem aizgājējiem, kuru mieru negribot traucēja. Vītoliņa Pēters palika stāvam kopā ar pārējiem klases biedriem, ar kuriem nesa lāpas. Uguns šaudīgās liesas spocīgi izgaismoja pavadītāju sejas. Viņš vairījās skatīties uz dziļo melno bedri, kurā pēc mirkļa guldīs skolotāju. Sirds apvidu auga smags kamols. Daudz puiši jau vairs nekautrējās no asarām, bet Pēters mēģināja turēties. Cik tas šausmīgi, ka cilvēki mirst. Pie kapa pirmais runāja Rīgas Latviešu biedrības priekšnieks, advokāts Krišjāns Kalniņš, jauns, elegants vīrs, dārgā mētļa ar kažoka apkakli. Uzreiz redzams kungs, kurš apzinās savu svaru. Kārtīgi apcepta vārdiņa, augstu atsekta pieri, skumīgi laipns, bet reizē piemeklēts skatiens. Viņam blakus mīņājās daudziem labi zināmais Baltijas vēstnešu redaktors Berkārds Dīriķis, kurš ik pa brīdim noglauda kuplās sirmās ūs un saberzēja nosalušās plaukstas. Abi atsūtīja teikt atpadu vārdus Rīgas Latviešu biedrības vārdā. Mūsu biedrības mērķis gādāt par tautas attīstību un gaismu bija arī Kronvalda mērķis. Lai arī viņi nekad vairs nebūs mūsu rindās, mēs jau uz priekšu turpināsim glabāt aizgājēju atmiņu, strādājot viņu garā un uzcītībā. Pēters jūt, ka tiek paraustīts aiz piedurklis, pienākus kārt audzēkņiem. Klases vecākais Pēters Kampars viegli trebošā balsī izstomīja no galvas iekauto tekstu, visi kopā nodziedāja sēru dziesmiņu, kas lāgā negribēja skanēt. Rikards Tomsons, sens Kronvalda paziņu, bija uzņēmies atgādināt aizgāja dzīves svarīgākos notikumus. Kad pieminēja sievu, visi acis meklēja Karolīnu. Patiešām šeit stāvēja arī Kronvalda ģimene, tomēr tautas darbiniekam laikam arī pēc nāves pieklājās palikt galvenā kārtā kā tautas īpašumam. Melnā tērptā atraitne ar ko neievērojam pusi stāvēja nepacēldam acu. Atvadīšanās ievilkās garumā. Noslušais Vītoliņa Pēters jūt, ka pamazām sastinga kā ledus stabiņš. Kad sāka dziedāt koris, puisis saņēmāts atsākt kustināt kāju pirkstplāniem, sakros un iekšēji pierunāt sevi izturēt līdz galam. Skolotājs to būtu vēlējies, lai viņa audzināmie puiši iemanto senos partiešu miesas un garspēku pārvarēt visas fiziskās ciešanas. Mūzika pacilājoši aizkustināja dvēseli. Korim dziedot piepildījās Kronvalda vēlēšanās, par kuru Pēterim stāstīja tēvs, kurš pirms nepilniem 2 gadiem bija klāt, kad jaunais skolotājs gluži noputējis un pārdrus pēc garā ceļa kopā ģimeni pirmo reizi ieradās Vecpiedbalgā. Uz skolas verandas koris viņu saņēma priecīgām dziesmu skaņām, kas Kronvaldu lieliski aizkustinājušas. Jūsmīgā runā viņš pateicies par sirsnīgo uzņemšanu. Tādu godu viņš gan neesot vēl izpelnījies un neesot neko šeit Vecpiedbalgā labi izdarījis. Ja turpmākajā dzīvē un darbā būšot to nopelnījis, tad lai dziedot tur augšā, kalniņā. Kronvalds teicis ar roku rādīdams uz dievdārzu, kur šovakar tika guldīts. Pēters attiecās no domām, kad svešs vīrs, kur vairs to samanā neliela līdzība ar mīļo skolotāju radnieku vārdā sirsnīgi pateicās visiem, kas rādījuši tik daudz mīlestības mīļiem aizgājējiem. Bērnu galda esot klāt draudzes skolā, visi tuvākie radu draugi, arī skolas zēni, lāpneši un apstāvētāji laipni aicināt uz turieni. Saskatījies ar tuvākajiem biedriem, Pēters apgāja maliņā. Stīvās kājas nelocījās, roku pirkst kā dakšas zari, taisnu un asi. Es esmu sasals kramā, es arī, Kampar Pēters mēģināja palēkāt uz vienas kājas, tad veikli sarīvēja seju. Vaigi grab, iesim nu uz skolu līdz ar citiem, raudzīsim kaut drusku sasildīties. Kad rokas beidzot atsila, apzinīgais puisis atvērt daudz pieredzējušo dienas grāmatu un ierakstīja. Bēres bija lieliskas, es nevarēju izturēt, ka tur sāk iet par daudz jautri. Īsti Kronvalda brālis aptiekās bija vai pats jautrākais par bēru galdu, un arī citi smējās, jokojās un jautri dziedāja. Es to nevarēju ne izprast, ne izturēt. Ēst man negribējās, un tāda ālēšanās apriebās līdz kaklam. Noskaitos līdz asarām. Tie dūlie nemaz nesajāc, ko viņi ir zaudējuši ar Kronvalda tēva nāvi, ko zaudējis visi mūsu tauta. Arī man personīgi Kronvalda tēvs bija man vienīgā cerība, jo tikai ar viņu palīdzību es cerēju iegūt tālāko izglītību. Būdams pārliecināts, ka viņš pierunās man tēvu, ka materiālā ziņā gāja grūti, man sūtīt tālāk skolā. Tagad tam visam beigas. Nogāja nepamanīts guļamistabā iet pa gultiņā un raudāja ilgas gaužas asaras. Savās skumjās lūdzu sirsnīgi Dieviņu, lai viņš man dod kaut cik no tās pāra darba patiesības mīlestības, kas bija manam neaizmirstamam priekšzīmīgam skolotājiem un audzinātājiem. Uz guļamo istabu ejot Vītoliņa Pēters gretinī satika melnu tēvu, kurš taisnā gaitā nevienu neievērojams steidzīgi aizslīdēja uz Kronvalda galvu. Kronvalda māte. Tātad Pēters nebija viens savās izjūtās, arī skolotāji atraida un lustīgajās bērēs jutās slikti. Pēters apstājās un nogaidīja, kamēr nelielais tumšais sievietes stāvs pazudēs klases durvīm. Likās, ka ausis sadzirdēt aizdomīgas skaņas.
Lai nemaldītos, uzmanīgi pielūjās tuvāk un ieklausījās. Klusi pavērš durvis mazās brauciņā, Pēters ieraudzīja uz ceļiem sabrukušu sievieti, kur izmisīgi spied pie mutes kabatas laktiņu pūlēdamās apslāpēt žēlabainu kliedzienu. Jūs, Kronvalda māte, Pēters nezināja, ko teikt un apklusa. Kāpēc viņam vajadzētu iemaldīties? Ko lai tagad iesāk? Sieviete nolīka vēl zemāk un seja rokām aptvērus nevaldām melsoja. Kāpēc? Pēters dzirdēja viņu čukstam, taču ne jau nelaimīgiem apjukušiem zēnam tik adresēt šis jautājums. Mīļā Kronvalda kundze, viņa pacēla skatienu. Tik izmisušas acis Pēters vēl nekad nebija redzējis. Ko gan šis jaunais puisis vispār saprata no dzīves? Viņš lūdza man piedošanu. Teica, piedod, mīļā mammuliņa, piedod man Karolīnu. Tagad saprot, par ko. Viņš zināja, ka mani pametīs. Es gribētu, nelaimīgais zēns notupās līdzās sievietē un citu padomu neredzēdams saņēma viņas rokas. Es nezinu, ko lai jums saku. Visi mierināja vārds gan vienādi, bet neviens no tiem nevar palīdzēt. Kronvalda tēvs, mans Atis, viņš gribēja tikai to labāko. Sieviete lēni piecēlās, smagi balstīdamās uz Pētera plaukstām. Asaras likās mitējušās. Kronvalda Karolīna mācēja saņemties un turēt sevi rokās. Tu neko nesaproti, zēni. Tomēr tev ir taisnība. Neviens nevar palīdzēt, neviens. Es vairāk, ka es nevienam nekad mūžā neteikšu, ka mēs... Paldies! Viņa pagriezās un iegāja dzīvoklī, kur durvis stāvēja pusļus. Pēters pagaidīja, līdz iekšpusē iedegās gaisma. Dzīve turpinājās. Spožā gaisma Kronvalda miteklī bija tam apliecinājums. Paldies! Es tikai tad lasīt sapratu. Vārdu kundze īstenībā nevajadzēja lietot Gasparu. Kaut kā šķiet, ka viņš nebūtu derējis. Un arī atklāti sakot, rakstot šo gabalu, ļoti pietrūka vārdu, jo es sapratu, ka es rakstu par to laiku, kad vārdi bija ļoti mazi, un jūs vēl redzējāt, cik viņi bija mazi un cik daudz viņi radušies klāt. Un tas vienkārši nebija iespējams uzdevums. Paldies!